Mazlietiņa teoloģijas. Luteriskajā teoloģijā un vispār Bībelē ir ļoti svarīgs jēdziens – Dieva taisnība. Dikaiosināe teu. Un šo jēdzienu var skaidrot divējādi. Uz to var skatīties kā uz tādu no bauslības puses un no evaņģēlija puses. Un ir ļoti svarīgi šo saprast, ka Dieva taisnība nav tikai Dieva rakstura īpašība, jeb Dievam esoša piemītoša kvalitāte, ka Dievs ir taisnīgs pats sevī. Viņš ir kā taisnīgs tiesnesis, kurš izvirza taisnīgas prasības arī cilvēkam. Tā ir taisnība, bet ne tikai. Uz šo var paskatīties arī tādā veidā, ka Dieva taisnība nozīmē, ka tā ir glābjoša dāvana grēciniekam, ko Dievs uzdāvina. Viņš uzdāvina cilvēkam savu taisnību. Un Mārtiņš Luters ļoti baidījās no šī jēdziena, Dieva taisnība, jo viņam tas nozīmēja, ka Dievs ir bargs tiesnesis, kurš izvirza viņam taisnīgas prasības, un tagad Mārtiņam Luteram ar taisnīgu dzīvi šīs taisnīgās prasības ir jāpiepilda. Tomēr ļoti rūpīgi studējot romiešu vēstuli, īpaši 1. nodaļu 17. pantu, kur ir teikts, ka tanī proti evaņģēlijā atklājas Dieva taisnība no ticības uz ticību, Luters ieraudzīja, ka te šis izteiciens Dieva taisnība ir jālasa kā subjekta ģenitīvs. Paskaidrošu, proti, ka tā ir taisnība, kas nāk no Dieva, nevis taisnība, ko man ir jāsasniedz ar taisnu dzīvošanu. Tā ir taisnība tātad, kura man tiek dāvināta. Bet tā nav manis paša taisnība, jo man tādas nav. Bet tad, kad man uzdāvina, tad es varu sacīt, ka man ir Dieva uzdāvināta taisnība. Un šis atklājums kļuva Luteram par tādu lūzuma punktu, ka viņš saprata, ka šī Dieva taisnība ir Kristus taisnība, ko Dievs dāvina, mēs kādreiz sakam pieskaita, jeb pielīdzina grēciniekam, un grēcinieks to saņem ticībā uz Jēzu Kristu. Lūk, un arī manā dzīvē bija līdzīgi, kad man šis jēdziens sagādāja diezgan daudz problēmas, jo arī es īsti nevarēju līdz galam ielauzīties un saprast, kā tad šie vārdi ir jāsaprot. Lūk, un luteriskajā teoloģijā mēs kādreiz to saucam arī par pasīvo taisnību, jeb svešo taisnību. Tā ir taisnība, kuru es saņemu kā dāvanu vēlreiz. Es gribu to pasvītrot. Un tātad cilvēks kļūst taisns Dieva priekšā nevis ar saviem labajiem darbiem, ka viņš piepildītu visus baušļus nevainojami, nevienu nepārkāpjot un nevienā nekļūdoties, bet viņš kļūst taisns Dieva priekšā tikai ar ticību uz Jēzu Kristu. Tādēļ Jēzus ir svarīgs. Lūk, un šī Dieva taisnība, šis jēdziens, tā ir evaņģēlija sirds, jo tā atbrīvo mūs no šīs smagās bauslības nastas, ka man pašam būtu jāsasniedz svētuma, tāds taisnības, nevainojamas taisnības stāvoklis, lai tiktu izglābts. Nē. Dieva taisnība mūs atbrīvo no bauslības nastas, jo tā sniedz mums īstu mieru, un šis miers nebalstās vairs manā mainīgajā spējā, bet gan Dieva nemainīgajā žēlastībā. Un Bībelē ir sacīts, piemēram, Romiešu 3:21, bet tagad neatkarīgi no bauslības ir atklājusies Dieva taisnība. Un tad tur tālāk ir par ko liecina bauslība un pravieši, proti, ka Dieva taisnība mums tiek dota ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas tic. Vai arī, bet kam nav darbu, bet tic uz Jēzu, kas attaisno bezdievīgo, tam viņa ticība tiek pielīdzināta par taisnību. Jeb citā vietā to, kas grēku nepazina, viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs viņā, Kristū, kļūtu Dieva taisnība. Lūk, tātad tas nenozīmē tikai to, ka Dievs ir pats sevī taisns, bet ka viņš šo taisnību dāvina
mums. Kādā vietā vēl par farizejiem ir sacīts romiešu vēstulē, ka viņi nepazīdami, jeb neatzīdami Dieva taisnību ir centušies celt paši savējo. Lūk, tas ir līdzīgi tāpat kā ar Dieva mieru. Pāvils arī runā par to, ka Dievs dāvina mums mieru. Dieva miers, kas ir augstāks par visu cilvēku prātu un saprastu tā tālāk. Tas nav tikai par to mieru, ar kuru Dievs ir mierīgs pats sevī, bet tas ir arī miers, kuru Dievs dāvina saviem bērniem. Tieši tāpat arī ar Dieva taisnību. Tā tiek piešķirta mums ticībā uz Jēzu Kristu. Tik vienkārši. Vakara teoloģiskas pārdomas.